Rīdzniece Sanita Goruhina jau 7 gadus strādā par dzīvnieku kopēju Rīgas zooloģiskajā dārzā, bet mājās viņu gaida Turkmenistānas leopardu gekonu saime. Man darba kolēģis uzdāvināja 5 soliņas, kurus es izinkubēju, un visi 5 izšķīlās. Tā arī aizsākās. Tad tie 5 izauga, tad tie nākamā gadā salika olas, tad tā grupiņa palika lielāka. Un tā katru gadu tagad bērni dzimst. Turkmenistānas leopardu gekons, latīniskais būs Eublepharis macularis. Tur viņi tā pa smiltiņām arī dzīvojās. Viņiem tur ir tās ziemas, manējiem man arī ziemo ziemā. Es viņus ziemā nebaroju. Apmēram 2 mēnešus pazeminu temperatūru. Bet tas ir tad, ja grib, lai viņi vairotos. Tā, ja vienkārši var turēt, visu ziemu var barot un to siltumu vienādi viņiem turēt. Noteikti viņam ir jābūt barībai, siltumam, jo ķirza, ka viņa jau pielāgojas pie apkārtējās vidas, ja viņai būs augsta, viņa domās, ka viņai jāziemo, viņa neēdīs. Lampām un viss, un smiltiņām, un kur paslēpties. Ļoti omulīgi jutīsies terārijā. Vajadzētu apmēram vēsākajā vietā, lai viņam ir kur paslēpties, teiksim, no karstuma. Tur vajadzētu kaut kādiem 24 grādiem būt, un tai siltākām līdz 32, vairāk. Optimāli kaut kādi 28, 29. Tad viņš jutīsies labi, jo viņam noteikti ir jābūt vienam tam vēsākam stūrītim un vienam siltākam. Baro ar circeņiem, ar miltu melnuļu kāpuriem. Vasarā man bērni ķer sienāžus, tāpat, kas pļavām lēkā, tāpat ir daudz labāka barība. Viņi tāpat sauli visu dabūna, bet ziemā tad ar mākslīgi audzēto barību. Viņš ēd 2 līdz 3 reizes nedēļā. Leopardu gekonam barībai ir jābūt dzīvai, lai viņš viņu redz kustībā un ķer. Tad, ja viņam noliks beigtu, tad viņš skatīsies kā uz akmentiņu. Viņam kustēsies tā barība, tad viņš ķers to, kas kustās. Viņi viegli vairojās, ja visus nosacījumus tā pareizi pieturās pie mitruma, pie siltuma, tad viņiem patīk viss, nav grūti. Viņi olas liek smiltīs iekšā, viņi izroku bedrīti, ieliek olas un smuki aizkašā ciet. Ja ir kaut kādi 60% mitrums terārijā, vienā stūrī visu nekad nesmidzina, tad parasti arī tā mātīte sameklēs to stūri, kur ir tas mitrāks. Parasti es smidzinu to stūri, kur ir šis siltākais stūris. Un tad arī ļoti viegli var izinkubēt olas terārijā. Un viena mātīte liek apmēram maksimālais 3 reizes pa 2 olām ar intervāliem. Viņa 2 izliks, pēc kādām 3 nedēļām atkal 2 un tad vēlreiz 2. Ja ir visu laiku vienāda temperatūra, tie 28 grādi, un pietiekoši mitrums, tad 45-50 dienas tad viņi izšķirās. Pusotrs mēnesis apmēram. Tiklīdz mazuļi nākuši pasaulē, tie jāizņem no vecāku terāriju. Citādi tēviņš mazuļus var apēst. Interesanti leopardu gekona īpatnība ir arī tā, ka tauki šiem dzīvniekiem uzkrājas astē. Ja aste kļuvusi apaļīga, tas nozīmē, ka dzīvnieks ir labi barots. Viņi nemet asti. Viņi nemet, viņiem mēdz dažreiz būt tā, ka mazuļiem, ja viņi ķer circenīšus un kustina astīti. Viņam trīc astīti, un tad blakus gekoniņš domā, ka šī trīcošā astīte ir circenīts. Un tad viņš tā ieķerās tajā astītē, un reizēm gadās, ka nokož astē galu. Ja? Bet viņiem ataug tā astīte tikai. Viņi dažreiz var ataugt tādu kā burkānveidīgu, bišķiņ savādāka.